Kā tev to plānošanu, ja tu vari tā iepriekšējā dienā tā baigi saplānot visus priekš, vai tev vairāk kaut kādi spontāni atgadījumi lec ārā? Lai cik man gribētos saplānot visu jau iepriekšējā dienā, patreiz arī laikapstākļi ir jāskatās laika prognozes katru dienu. Var gadīties, ka tas, ko es iepriekšējā dienā ieplānoju, nav īsti realizējams nākamajā dienā. Tāpēc katru dienu jauni izaicinājumi, gan plānošana, gan savā ziņā arī improvizācija. Stresa līmenis tiem taviem pienākumiem. No 1 līdz 10, kāds varētu būt tas tavs stresa līmenis, ar ko tev jātiek galā ikdienā? Man ir jāuztver arī tas stress, kas ir gan kokvedēju šoferiem, gan arī piegādes vietām, bet es to mēģinu uztvert, ka tas ir mans darbs un es viņu mēģinu izdarīt maksimāli labu, neizlaižot tās emocijas cauri sevi. Dažās dienās labāk tas sanāk, citās ne tik labi. Tā kā tāds īsts loģistikas tētis arī, savā ziņā nokontrolē emocijas, nešauj pāri robežām un tajā pašā laikā saglabājās profesionalitāte, vai ne? Tā droši vien arī varētu teikt, jā.